tā, mēs ar Elīnu ieņemam vietu, lai kaut ko sāktu kustināt. Šis, protams, nav tā, ka visiem obligāti ir baigi jāklausās, kurš negrib. Bet vai kāds varētu noreaģēt, ka mūs var dzirdēt? Mēs komentēsim, ko kurš dara. Tā. Tā čau, Baiba. Es izstāstīšu tā pavisam īsi, kāds ir tas plāns. Plāns ir tāds, ka it kā mēs nepiespiestā gaisotnē dalāmies savos stāstos, bet mums vajag kaut ko tādu, kas izskatās drusku oficiāli. Tāpēc mēs esam uztaisījušas, patiesībā jau jāsaka, Baiba mums te ir uztaisījusi tādu ļoti skaistu skatuvi. Šī ir skatuve, kur mēs atrodamies. Un te mēs aicināsim tos galvenos, nevis galvenos runātājus, bet tie, kuri bija teikuši, ka viņi var parunāt tā kā garāk. Mēs aicināsim šeit, lai iekustinātu to sarunu telpu, bet tas noteikti nav tā, ka mēs te sēdēsim un tikai mēs runāsim. Es arī filmēju, bet pēc tam mēs centīsimies kaut kādas sarunas iemūžināt, bet tad mēs viņus iedosim visiem pieejamas un tad arī saskaņosim, ja kaut kur izdomāsim publicēt vai tam līdzīgi. Bet doma tāda, ka mēs runājam un mēs gribam iesaistīt arī jūs, visus, kas klausās. Un mēs runājam mikrofonos, bet patiesībā visi būs dzirdami. Mēs jau to pārbaudījām un notestējām, ja? Tā kā es ceru, ka jūs iesaistīsieties. Bet es sākšu ar Elīnu. Pirmo drosmīgo mēs kā tu saki, homebodies, ka mēs tā kā organizējām, ja, un tad mēs varam sākt. Mēs vienkārši, kamēr neviens neklausās, mēs te fonā parunāsim. Jā, mēs fonā parunāsim. Un mēs mēģināsim izvairīties no mūsu skaistajiem atribūtiem. Jā, šodienas dekorācijas iedarbojas reāli. Ķer savu dizainu, Elīna. Es turēšu atpildu. Man jau nevajag, es jau, man liekas, zinu no galvas, bet nav jau svarīgi. Tu vienkārši, Lalti, tu man parādīsi, lai es pati tā kā vizuāli uzreiz saslēdzu, jo iespējams tas man būs vērtīgāk nekā tev. Jā, tās kartas kaut kādā mirklī parādīsies pie tām sienām visas, un jūs varēsiet papētīt un paskatīties, kuram interesē. Bet doma tāda, es sākšu ar Elīnu, jo Elīna ir cilvēks manifestējošais ģenerators. Un mēs jau par viņiem esam visu, ko dzirdējuši, cilvēku emulātoru un kas tik vēl, ne? Vai tu esi dzirdējis, ka par tevi kādreiz tā saka, ka tevi kāds nav nodēvējis nekad dzīvē par emulātoru? Cilvēks orķestris tādā skaistā latviešu valodā. Jā, ļoti skaisti. Visur gājējis iespējams, tā grūti pateikt. Jā. Vai jūs varat pacelt rokas, cik šeit ir ģeneratori, manifestējošie ģeneratori? Daudz, īstenībā ir diezgan daudz. Es gribēju vienkārši, lai varbūt Elīna iesāk par to runāt, un tad kāds, kurš gribēs arī piebalsot, kaut ko pievienot, droši varēs pastāstīt par saviem vilkmes procesiem, un sāku stresot. Nē, es domāju, no kuras puses sākt? Zini, ko es tev gribu pajautāt vienkārši, pavisam vienkārši, vai tad, kad tu uzzināji, ka tu esi manifestējošais ģenerators. Tātad Elīna ir mums 5-1 sakrālais manifestējošais ģenerators, tā kā tur vēl nav tās tabuliņas pieliktas, tad mēs redzam, ka viņa ir atvērta galva, abi augšējie centri ir vaļā, emocijas arī ir vaļā un saknes centrs. Un tad tur kaut kāds muģeklis pa vidu. Jā, bet tu esi tas īstenais ar to harizmas kanālu. Bet mēs nerunāsim baigi par tām tehniskajām detaļām. Vienkārši pastāsti. Praktiski. To sajūtu, kad tu uzzināji pirmo reizi par cilvēka dizainu, un kad tu uzzināji, ka tu esi tas, kuram ir ok darīt vairākas lietas paralēli. Cik tev tabi ir atvērti šobrīd datorā atzīsties? Man liekas, ka šobrīd pārsteidzošā kārtā 4, jo es apzināti strādāju, respektīvi man liekas, ka tur ir 2 galējības, tad, kad tu, tā pirmā sajūta, jā, man ir viss atļauts bez maz vai tā kā, hei, forši, bet tā otra galējība ir tas, ka, kaut kur tur tajā visā visatļautībā tomēr ir jābūt disciplīnai nedaudz pa vidu.
Tas nozīmē, atbildot uz tavu jautājumu par tiem tabiem, es vienkārši apzināti esmu visu izrevidējusi kaut kādā brīdī, kad man viss tas piebesīja, ka vienkārši viss ir pa daudz. Jo man liekas, man kā manifestējošam ģeneratoram, kaut kādā vienā brīdī sevis ir par daudz. Tā varētu likties, jā. Un, bet tad, kad es uzzināju, par to, kas es esmu, kaut vai to vienkāršo lietu, ka es varu paralēli darīt lietas, jā, tas bija ļoti atbrīvojoši. Tagad es jau vienkārši ar to esmu sadzīvojusi. Nu, tā kā tas vairs nešķiet nekas jauns, bet, manuprāt, katrs projekts un paralēlie projekti un kas tur vēl faunā tam visam ir, tomēr atnes kaut kādas jaunas atklāsmes. Jā, un tu jūti to, ka tev ir svarīgi, lai tev tomēr ir nevis tikai viena lieta, ko tu dari, bet ka tev pat tā kā vajag tās vairākas lietas, lai tu vari pārslēgties. Tā kā attiet no viena projekta, padarīšu otru, un tad atgriezīšos pie šī pēc kāda laiciņa. Tu to izjūti, pati, jo, protams, ir dažādi. Jā, nē, tā mana visradošākā, visforšākā plūsma ir tad, kad es vienkārši ieju telpā, un tad priekšmeti paši ar mani tā kā runā. Aiziešu uz to stūri, kaut ko tur padara. Aiziešu uz to stūri, bet, ņemot vērā, ka mums ir tās fiziskās pasaules faktors, kur tomēr ir kaut kādi savi likumi, tas nozīmē, ka, gluži tā plūst, es nevaru, bet tas ir 100% aktuāli. Lai arī es vienmēr par tevi saku, ka tu esi pilnībā plūstoši, jo Elīna ir tā, kur ir tas mums, kā es saku, quad right. Elīna, vai tev ir kāds labāks? Elīna zālē ar šim apzīmējums arī nav, jā? Mēs vēl latviski neesam izdomājuši, kā to labi pateikt, bet visas bultiņas var sakot virzienā pa labi, jā? Lans pa labi. Lūk, un tad es to arī Tomam, kurš šeit sēž, kurš ir reflektors, viņam ir tas pats gadījums, un tad es saku, šie ir citplanētieši. Jā? Tā viņus cilvēki dizaina pasaulē reizēm uztver, bet tas ir tas laikam, uz ko mēs ejam. Jā. Jā, un tu mēs pārējie. Vispār jūs vietēji, un mēs pārējie esam tie neriktīgie. Bet, zini kā, pastāst par savu vilkumu, kā tev liekas, vai tu, man jau vispār liekas, ka tu esi cilvēks, kurš jau diezgan labi arī pirms tu zināji savu dizainu, sekoja vilkumai, bet tā kā tu esi tas manifestējošais ģenerators ar to 2034, kuram pašam reizēm varbūt sajūta, kurš tehniski grib darboties tā kā manifestors bieži vien, jā? Ir impulss. Tas ir kā? Ir impulss, sajūta un daru. Un tad saprast, kāda īsti ir atšķirība starp impulsu. Es vienkārši arī domāju, varbūt citu var aizdomāties, jo, piemēram, manā pasaulē pirms bija cilvēka dizains, ja es te saku impulsu vai es saku vilkme, vai arī vienkārši man ir sajūta, jā. Tas ir viens un tas pats. Man liekas, tas ir viens un tas pats. Un cilvēka dizains to tā kā saliek tādos, impuls, jā, tas ir kaut kas viens, ka tu sajūti impulsu un tāpēc viņi rīkojies. Un tā vilkme, tas ir tomēr kaut kas tāds, ka tev drusku ir jāiepauzē un jāsajūt tā sava iekšējā sakrāla atbilde. Jā, vai es to gribu, jā vai nē, jā. Lielākajā daļā gadījumu cilvēki vispār jau domā ar prātu, jā, un tad cilvēka dizains primāri ir tas, kurš mums māca, ka tas prāts nav mūsu autoritāte, jā, bet kaut kas cits mūsu ķermenī, un tavā gadījumā tā ir tieši tava vilkme, jo tu esi sakrālais manifestējošais ģenerators. Un vai kopš tu zini cilvēka dizainu, vai tev cilvēka dizains bija tas ķeksis, kurš tev iedeva to, kad nevajag tos lēmumus ar to prātu pieņemt, vai tomēr tas jau tev bija pirms tam, jo tev arī ir liesas centrs definēts, jā, tev ir spēcīga intuīcija, tu pa lielam klausies savā intuīcijā, savā sirdī droši vien. Kā tu sajūti to, tieši šo lēmumu pieņemšanas lietu, vai tu to sajūti ar cilvēku dizainu, bet varbūt tev ir kāds cits stāsts? Nē, pa lielam, man liekas, cilvēka dizains lēmumu pieņemšanu palīdz menedžēt tāda nākotnes plānā, piemēram, man, jo tad, kad es daru uz vietas tagad, tur gadās visādas latviski runāt figņas. Tur tu tā kā vari, bet šitā, tā kā aptuveni zināt atbildes, bet kaut kādā mērā
neskatoties to, ka es zinu to informāciju par cilvēka dizainu, man tāpat ir kaut kāds tāds kā šaubu mākonis apkārt visbiežāk, lai gan es it kā zinu atbildi, bet es neesmu 100% pārliecināta par to. Un, jā, tā lēmuma pieņemšana, es tā kā zinu, kā nākamreiz nedarīt visdrīzāk, ka tur kaut kas man saslēdzās, jā. Brīdī, jā, es jau iepriekš, man liekas, tos lēmumus pieņēmu, tā kā jau intuitīvi es zināju, kas man ir jādara. Cilvēka dizains man palīdzēja to iespējams vārdos ietērpt un tā kā identificēt skaidrāk to momentu, jā. Tā kā, tas ir tas, viss, šito mēs nebraucam. Bet reizēm tāpat, lai arī tā informācija, kuru tu zini, vai ne par to lēmumu pieņemšu, tu tāpat iebrauc reizēm auzās. Tā kā vienkārši, tā kā pēkšņi, jā, es zinu, kas man ir jāsaka, un tu vienkārši aizēji to ierasto ceļu. Līdz atkal ir cits cikls. Un kā tev pašai liekas, vai tu sajūti atšķirību, kas ir impulss un kas ir vilkme? Vai tavā pasaules vēl projām ir viens un tas pats? Vispār šitas būtu jāpafiksē. Nē, es nezinu. Varbūt es zinu, bet tagad uz sitienu es nezinu. Man vajadzētu situācijas atcerēties kaut ko no atmiņas. Jā, jo šis ir tāds tipiskais, kas ir, man liekas, visiem, kam ir, nav obligāti jābūt, kam ir 34. vārti, man šķiet, ka tie ir cilvēki, kuri tā ļoti strauji grib sākt, man ir ideja un es rīkojos, vai man ir kaut kāds impulss tātad un es rīkojos, bet vai man ir vilkme, tā kā vai tā ir vilkme, vai tas ir impulss, un tad, kad ģeneratoram, manifestējušiem ģeneratoram ir svarīgi varbūt tomēr iepauzēt un saprast, ka es vienmēr saku, iztēlojies varbūt gala rezultātu. Un tas tev reizēm palīdzēs, jā, es to gribu, vai nē. Tā kā sajūti to saka. Bet tu sajūti, vai tev tiešām strādā, zin kā, mums tiem ģeneratoriem, tas sakrālais centrs, ja viņš atrodas aiz nabas, ja, kur sievietēm dzemda. Vai tu, kad tu domā par sajūtām savā ķermenī, vai tu esi tas cilvēks, tas ģenerators, manifestējušies ģenerators, kurš jūt, ka tieši tur ir kaut kādas sajūtas? Jo šis man vienmēr liekas interesanti. Es gribēju teikt, jā, bet es tā kā ar galvu, tā kā, tas nozīmē, kā kurā situācijā, bet man šķiet, ka es jūtu, vai iespējams ir kaut kas tāds, ko es nobloķēju, jo ķermenis ir tik ilgus gadus bijis tādā gūstā bezmaz, vai, ka tu neesi ļāvis sajust, tā kā, kas ir katrā tavā šūniņā, kas nozīmē ir situācijas, kad noteikti ķermenī tas atspoguļojas, vai ne, bet ir reizes, kad iespējams tas kaut kā, pēc tam rezultējas kaut kur. Arī, es atkal gribu runāt 50 pēc 50, ir tā un ir šitā, bet pārsvarā tagad pēc cilvēka dizaina, tā kā pirms un pēc nozīmē vairāk sajust ar ķermeni, jā, tā kā piefiksēt, ka tas notiek. Jā, piefiksēt, jo tas jau tur vienmēr droši vien ir bijis. Jā, man jau, protams, tev gribējās izstāstīt par visu, ko tu dari, un tu varētu izstāstīt. Bet man liekas, ka daudz cilvēku jau zina, ar ko Elīna nodarbojās. Bet varbūt, Elīna, tu uzreiz pasaki, ko šodien tu dari, ko ar tevi var šeit darīt. Ko ar mani var kopā šodien darīt? Jā, šodien es esmu izveidojusi tādu do-it-yourself stūrīti, vai īsti tas stūris neskaitās pie koka, bet pie manis šodien var pazīmēties. Es varu jums, pagaidi, varbūt vajadzēja mazu intro. Tātad es savienojos ar simbolu pasauli, kas nozīmē tos simbolus, kas ir kaut kur gaisā, es pārnesu viņus vai nu uz papīra, vai uz ādas, jo ikdienā es tetovēju, bet šodien mēs nevienu netetovēsim, tu tā permanenti, varbūt. Bet nē. Un šodien mēs varam kādam radīt kādu hennas mākslas darbu uz ķermeņa, kas nozīmē, tas paliks aptuveni nedēļu līdz 2. Vai pazīmēties, man ir balta krāsa, kuru var jau nomazgāt vakarā. Jā. Vai vienkārši kārtis man ir papļāpāt. Tā kā, hei, parunāt. Var sakot, Elīna, tu sēsies pie savas telts, sava stūra, savā buduārā. Un, lai arī mums ir sarunas, jūs vienkārši visi pārvietojas, kur vēlās, un vienkārši paralēli klausoties var iegūt kādu gaistošu, nedaudz paliekošu, bet tomēr beigās gaistošu simbolu šodien pie Elīnas. Elīna, vai tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi pateikt saistībā tieši cilvēka dizaina tēmai? Ja? Es jau... es iedomājos par tām, varbūt kāds par attiecību lietām, varbūt tev ir kāds tāda atziņa vai komunicēt ar citiem cilvēkiem, kuru dizainus tu zini.
Un vai tev tur ir kāds komentārs? Man ir. Nu, saki. Varbūt kaut kas atnāks. Drīkst par tevi? Nu, davai, klāj vaļā. Man šodien es nestāstīšu, es jautāju jautājumus. Nē, ar Leldi. Tu man saki, ka cilvēka dizainā tev ir tā aura, kuru reizēm pārtulko iespējams tā, kā? Manifesto ne tā, aura, kā tev gribētos iespējams. Jā, noslēgta. Noslēgta. Man cauri nevar redzēt, var sakot. Jā, atgrūdoša. Atgrūdoša, jā. Reizēm tā sajūta ir atgrūdoša, lai gan es zinu, viņa tā kā komunicē ar labākajiem nodomiem, vai ne tur un tā. Un it kā ar emoji. It kā. Jo esmu emocionālais manifestors, protams. bet arī caur visiem tiem emoji liekas, tā kā viņi nedaudz bļauj uz manis, tā kā tu nevari saprast, kurā virzienā tur īsti jādomā. Nu, tas ir saistībā ar tevi, bet tas Elīņšķil, tā kā, tas arī ir uz mani tāds tevi nesodīs, tā kā, tu par tevi tur slikti nedomās, tā kā, tur arī tā savstarpējā kaut kāda saikne, tas ir attiecībā uz tevi. Bet tad ir tas viens moments par to spriedzi, par atvērto sakni. Jā, tā mums kopīga tēma. Jā, tā mums kopīga tēma, bet es tagad domāju, kas bija tas temats par to, ka es cilvēkus ietekmēju. Respektīvi, kad es esmu telpā, viņiem var likties, ka es uz viņiem izdaru spiedienu. Nu, ja viņiem tur saslēdzās kaut kādi arī vai atvērti vai aizslēgti centri. Atceries, es tev stāstīju, ka Svens manā klātbūtnē, tātad mans topošais vīrs, ka viņš var just manā klātbūtnē spriedzi. Par to, ka kaut kas ir jāizdara, ka kaut kas nav izdarīts. Ka viņš tavā klātbūtnē, es tā teicu, man nav Svena karta priekšā. Jā. Diemžēl. Tas ir savstarpējās attiecības. Kaut ko mēs tur skatījāmies miedarbībā iespējams. Jā, bet es centru neatceros. Bet, tev jau, protams, arī tie galējība vārti, jā, cilvēks, kur aura ienāk telpā, vēl viņš pats ir ienācis telpā. 15 vārti, tiem, kam kartēs ir, var paskatīties un piefiksēt, vai jums arī tāds stāsts. Jā, vārds sakot. Jūtu. Un tad visi visi pielāgojas tavam ritmam. Tā kā mēs abas divas tagad sēžam ar saviem 15 galējību vārtiem, nezinām, cik ir laiks un kas. Es varu mēģināt uzminēt. Visi ir pielāgojušies mūsu ritmam. Tu noteikti uzminēsi, es neuzminēšu. Paskatījos. Jā. Es gribētu vaicāt, vai kāds uzreiz, kas sēž, kuram ir tāda pati vilkme dzīvē. Pa lielam jo nav jau, Elīnai tas gadījums, kad viņai vilkme ir gan tā autoritāte, gan stratēģija. Bet, piemēram, Zanda, tu arī esi mums ģenerators, bet emocionālais, vai ne? Tā kā tev tā... es tagad domāju, vai man uzreiz... iedod Zandai mikrofonu, lai viņa pastāst. Man gribās viņai tā kā pajautāt, man liekas, ka viņa varētu šito izstāstīt. Mēs varam nomainīties organiski. Jā, jūs varat organiski nomainīties. Ja kaut kur mani vēl vajadzēs, tā kā es atnākšu pasēdēt. Jā, jo man ir sajūta, ka es ar tevi, Elīna, varētu runāt stundām. Tu jau zini, kā mums podcasts sanāca, kuru man nav laika izradiģēt. Nav publicēts.